Esmu RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātnes fakultātes students Aivo, un šodien es tev pastāstīšu par mūsu fakultāti. Ja tevi interesē elektrība un ar to saistītie procesi, tad mūsu fakultāte tev būs īstā vieta, kur kļūt par elektroinženieri. Mēs studējam jaunā un modernā ēkā, kur ir viss nepieciešamais, lai mēs spētu ērti mācīties un darboties laboratorijā. Mums ir iedvesmojoši pasniedzēji, kas palīdz mācību procesā. Mūsu fakultātē ir iespējams mācīties, kā enerģiju ražo un kā tā nonāk pie lietotājiem. Šīs zināšanas varēs likt lietā strādājot, piemēram, hidroelektrostacijās un termoelektrostacijās, projektēšanā, būvniecībā vai sadales tīklos. Iespējas ir plašas. Te var redzēt dažādas iekārtas, kādas ir arī elektrostacijās, un pēc studiju pabeigšanas mēs, protams, pār šo visu valdīt, plānot, būvēt, projektēt. Pie mums ir iespējams arī apgūt, kā konstruēt un pārvaldīt dažādas elektrotehniskās iekārtas, vai arī mācīties veidot jaunus tehniskus risinājumus, piemēram, lai rūpnīcā strādājuši roboti ietaupītu elektroenerģiju. Ja tevi interesē vides un klimata tehnoloģijas, energoefektivitātes jautājumi un inovatīvi risinājumi atjaunojamā energoresursu izmantošanā, nāc studēt vides inženierzinātnes. Pie mums apgūsi arī atkritumu apsaimniekošanu un bioekonomiku, jeb dažādu produktu pārstrādi dabai draudzīgā veidā. Tāpat iemācīsies veikt energoauditu un plānot energoresursus. Bet šī ir vieta studentu radošajiem eksperimentiem. Te studenti teorētiskā zināšanas mācās izmantot praksē. Šeit top mūsu pirmās pastāvīgi radītās elektroierīces. Mani studiju biedri tieši šeit ir izveidojuši autonomo siltumnīcu. Es enerģētiku studēju, jo zinu, ka man būs plašas darba iespējas. Iedomājies dzīve bez elektrības? Nereāli. Visa pasaule apstātos un civilizācijai pienāktu gals. Tāpēc enerģētiķi būs vajadzīgi vienmēr. Izvēloties RTU, tu izvēlējies zināšanas, kuras darba tirgū būs pieprasītas vienmēr. Nāc studēt mūsu fakultātē un kļūst par enerģētiķi arī tu!